Otrs būtiskākais potenciālo vēlētāju pieaugums ir suverēnajai varai un jaunlatviešiem no 6,2 līdz 8,6%. Tādējādi šī partija apvienība ir šobrīd 3. vietā. Virs 5% barjeras būtu 7 partijas. Un tā secīgi apvienotais saraksts Latvija 1. vietā, suverēnā vara jaunlatvieši, progresīvie, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un ZZS. Ar ko skaidrojam suverēnās varas un jaunlatviešu popularitātes kāpums reitingos? Tātad šobrīd 3. vieta, lēciens par 2,4% punktiem. Uzprāt, ar ko suverēnā vara jaunlatviešu uzrunā šos vēlētājus? Ne, nu, ja te skatāmies to reitingu kāpumu, un viņš, teiksim, man tiešām ir mazliet pārsteigums. Labi, tas, ka kāpji man nepārsteidz, jo mēs redzam, ka tur jau labu laiku ir augšupejoša dinamika. Bet, šoreiz mēneša, pusotra patiesībā ietvaros ir pieaudzis sevišķi daudz, un pirmais faktors tieši kvantitatīvs, ka viņi pievienojuši jaunlatviešus. Iepriekšējā mērījumā bija vienkārši suverēnā vara. Un, lai gan jaunatvieši nebija starp populārākajām partijām, viņi mums parasti bija pozīcijā tur citas neatšifrēta, bet tomēr tur kaut kāds zem procentu punktu līdz procentu punktam, es domāju, caur to ir pienācis klāt. Plus mums vēl ir delta kaut kāds pieaugums, un tas ir kaut kāds, es teiktu, tendence, tas ir trends, tas ir, ko mēs jau redzam labu laiku, kas visdrīzāk ir saistīts ar to, ko un kā viņi dara publiskajā telpā, ko viņi dara sociālajos tīklos, ko viņi dara tajos burbuļos, ko varbūt liela daļa iedzīvotāji nemaz neredz.